Mēs esam sākuši tādu tūri, braukt pa pagastiem un ar jums runāties, bet man liekas, ka iedzīvotājiem tas ir ļoti nepieciešams, lai jūs zinātu, ko mēs varbūt dienā darām. Tiešām tādas tikšanās ar speciālistiem ir vajadzīgas, un jūs te šeit šajās sapulcītēs varat arī uzreiz droši uzdot jautājumus, ja jums kaut kas uzreiz īpaši interesē, jo tad sanāk, kad mēs kaut ko stāstam runājam un pienāk beigas, un tad cilvēks sāk tikai uzdot jautājumus. Varbūt, ja jums ir uzreiz kāds jautājums ļoti sasāpējis vai kaut kas tam līdzīgs, jūs to droši varat uzdot, un tad mēs mēģināsim uz viņu atbildēt. Ja neatbildēsim šodien, tad mēs, protams, caur pārvaldes darbiniekiem jums arī šo atbildi sniegsim. Šodien, ko tad mēs galā darām domē? Domē, kā jau katrā iestādē, mēs pildām ministra kabineta noteikumus un Saeimas likumus, ko ir izdevuši, un strādājam pamatoties uz šiem diviem tādiem lieliem orgāniem. Tas ir mūsējās valsts visaugstākās struktūras. Jo īstenībā mēs vienu brīdi pat tā domājam, kam tad mēs pakļaujamies domas priekšsēdētājs. Domas priekšsēdētājs īstenībā uzreiz pakļaujās ministru prezidentam, jo tās starpstruktūras, kas kādreiz bija pagasts un rajons, un tad tikai nāca augstākie ierēģi, tad tagad jau uzreiz ir novads un uzreiz jau ir ministra kabinets. Dienā, protams, mēs risinām tos jautājumus, kurus pirmkārt mums kaut kas ir atsūtījis. Dienā tiekamies ar speciālistiem, tiekamies ar iedzīvotājiem. Dzīvokļiem ir izgājuši no ēgnes vārds, sakot, sakivuši logi. Kādas nodam būtu iespējas tos logus un māju karimotēt? Ir jābūt pirmkārtām jāuzskaita, cik tie logi un cik viņi ir lieli, un cik katrs logs izmaksās, un tad mēs skatīsimies, tas tagad ir jāizdara, lai mēs nākošo budžetu, jo tūlītās valsts budžets ir pieņemts, un mums arī ir šis budžets 2 mēnešu laikā jāpieņem. Tā kā jums ir pēdējā iespēja sākt visus rēķinus, aprēķinus, un tad redzēsim, kā tas galvā būs. Man ir ļoti liels prieks, kad ir atkal apskrējis gads. Gads ir aizskrējis tiešām ļoti ātriem soļiem, un atkal mēs tiekamies šai zālē. Mēs tiekamies kopā zemkopji, kuri kopja, mīl un strādā uz šīs zemes, kuru mēs saucam par savu Latgales zemi. Sava novada, sava Dagdas novada zemi. Šodien mēs bijām liecinieki tam laukā par to, ka mūsu zemnieki ir tiešām diezgan vareni. Vareni ar to, ka viņi ir uzdrošinājušies iegādāties tādu tehniku. Tā ir tikai kāda niecīga daļa no tā, kas mūsu novadā ir. Ar visiem piekarināmiem inventāriem, ar kombainiem. Viņi tiešām ļoti ar lielu atdevi strādā savos laukos, un katru gadu viņi pavasarī sēj un rudenī atkal vāc. Un viņi nedomā par to, kas ir pa vidu, vai agri rīti, vai vēlu vakari, vai lopiņi jākopja, vai jādomā par to, ko dzīves biedri mājās dara. Bet viņi to dara un vēl vienreiz dara. Un man tiešām ir par to ļoti liels prieks, ka mūsu lauki arvien vairāk tiek sakopti, ka mūsu fermas daudz atjaunojās, un tiešām ir ne tikai fermas un lauki, bet ir arī šos laukos gaļas lopi un dažādas citādākas lauksaimniecības kultūras, ar kuru katrs zemnieks vēlās un grib nodarboties. Un tiešām tas ir ļoti patīkami, ka mūsu cilvēki nenolaiž rokas un nedomā par to, varbūt rīt. Nē, mēs darām šodien, tūlīt un tagad. Un tā mēs arī darīsim uz priekšu. Un es ceru, ka tā arī būs. Un tādēļ man gribās nolasīt tādu Kārļa Ulmaņa citātu. Vienalga, cik niecīgs tavs darbs arī liktos, ļautam kļūt apgarotam. Tas celsies tad un cels arī tevi.
līdzi. Še ir ieguvums un panākuma atslēga, dzels griba, deksme un pakļāvība. Novēlu jums šīs 3 īpašības vienmēr nes sev līdzi. Un tiešām sveicu jūs ne tikai šodienas mūsu svētkos, lauksaimnieku svētkos, bet sveicu jūs arī mūsu Latvijas 95. gada dienā un uzsaucu viņai augstu laimi. Labdien, cienījamie Dagdas novada zemes kopēji, labdien, cienījamā priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par izdevību šodien būt kopā ar jums. Pateikties priekšsēdētāji par, es gribu teikt, ka mēs esam sākuši sarunas par noteiktiem kopīgiem projektiem. Un es tā domāju, ka mēs saprotam, ka tālākie novadi, ja mēs neaizstāvēsim savas intereses kopā, būs tie cietēji. Es domāju, ne tikai pašvaldību līmenī, es domāju arī zemkopības, zemes saimnieku līmenī. Un tādēļ atļausiet man nodot lielu sveicienu no Krāslavas zemes kopējiem, no krāstaviešiem. Tāpēc es gribu novēlēt, lai jums traka ģimenes laime, ja jums traki ir lielas ģimenes, lai jums prieks katrā sētā, lai jums veselība. Paldies priekšsēdētājiem, paldies zemes kopēji. Lai jums viss izdodas! Dagdas novada pētniecības biedrības Patria muzejā tika sagaidīts augsts viesis Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš ieradās saistībā ar savu Daugavpils, Krāslavas un Dagdas skolu vizīti, kura bija saistīta ar Laičplieša dienu un tāpat ar 95. Latvijas neatkarības gadskartu. Šeit viņu sagaidīja arī Dagdas Visvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dekāns Pāvils Odiņš. Tāpat arī piedalījās Dagdas novada pētniecības pulciņš no vidusskolas. Un aizsardzības ministram tika izrādīta Dagdas muzeja ekspozīcija, kura viņam šķita ļoti interesanta, daudzveidīga. Un tāpat arī viņš iepazinās muzejā ar seno skolas klasi, un tad arī norisinājās diskusija par
senajām skolām. Tāpat ministrs arī pastāstīja par savām skolas gaitām. Un tāpat sadarbībā ar Valsts zemesardzi Dagdas novada muzejā notika arī sarkanbaltu-sarkano lentīšu locīšanas pasākums. Ministrs Artis Pabriks bija gandarīts par redzēto, par to, ka šeit Dagdas novadā ir pētīta vēsture, to, ka tiek saglabātas kultūrvēsturiskas tradīcijas, saglabāts mantojums, un kā arī jau mazi bērni, teiksim, viņi var iepazīties ar Dagdas novada vēsturi, kas sakās, arī redzēt senas fotogrāfijas, kā tad izskatījās pilsēta un novads agrākos laikos. Un, protams, novēlēja mums veiksmi un lai tie visi iesāktie darbi tiktu turpināti. Bet svētki nevar būt bez liela pamatīga darba. Es gribētu pasēt lielu paldies visiem dalībniekiem, kas mazreiķinoties ar savu laiku, goja pa vakaram dzīvot, sazadzīvoties. Ir cieši liels prieks, ka jūs turaties kopā. Ir lielu paldies es gribu pasēt Olgai, ka es atturītu kolektīvu kopā. Ir ka pateicoties tam, mums šodien ir tādas vārdas. Prieks būt pie jums kopā un dalīties šajā skaistajā notikumā, kad Akmeņīcei 25 gadi. Tas tiešām ir ļoti pateikami un jauki, ka jūs tiešām šo 25 gadu laikā esat izdziedājuši tik daudz skaistu un jauku dzīsmu. Un latviešu tautas dzīsmas un latgalīšu tautas dzīsmas, kas visas runā par vienu un to pašu. Dievs, darbs, mīlestība, saule, daba. Un viss ir apdzīdāts, katrs vārds saka savu, katru vārdu var uzklausīt kā lūkšanu, katrs burts izdzīdātais vienmēr nes kaut kādu jaunu teikumu uz priekšu. Un es jums vēlu arī uz priekšu. Dzīdāt, 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 tāpēc, ka jo jūs vairāk dzīdosit, jo jūs skaistākas būsit. Jo jūs skaistākas būsit, jo jūs vairāk patiksiet saviem puišiem. Un puiši arī būs priecīgi, tāpēc, ka viņiem blakus ir tik jaukas, skaistas kundzes. Un dāmas un jaunkundzes. Jo jūs esat jau te dažādu vecumu, dažādu izglītību cilvēki, un jūs viens otru papildinat. Papildinat ar visādām jaukām lītām, ar gudrību, ar dzīsmas prasmi, ar valodu. Tamdēļ, kad latgalīšu valoda tiešām ir ļoti skaista. Un man arī ir prieks, kad es šajā novadā dzīvoju, un laiku pa laikam mēģinu arī runāt latgaliski. Pīdodies, kā man sanāk. Un saistībā ar to, ka tiešām jūsu kopai ir ļoti nozīmīga jubileja. Arī mēs, Dagdas novada pašvaldība, gribam jums pasniegt atzinības rakstu folkloras kopai Akmeņīce, vadītāja Olga Bagoviča, par veikumu novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, sveicot kopas 25 gadu jubilejā. Un te apakšā ir ne tikai mans paraksts, bet arī Dagdas novada folkloras centra vadītāja Inta Viļuma. Tā kā tiešām mums ir ļoti liels prieks, ka jums ir tāda ļoti jauka jubileja. Sveicu jūs visus ar šo nozīmīgo jubileju. Tev jau ko valodu
Kārlis Anitens, un es esmu DCH studijas vingrošanas treneris. Esmu treneris jau 4 gadus, bet man ir arī otra profesija, un tā absolūti nav saistīta ar vingrošanu. Es esmu arī dramaturgs un režisors, es strādāju ar teātri, strādāju arī televīzijā un nodarbojos ar tādām lietām. Un vēl pavisam senāk man ir arī maģistra grāds biznesa vadībā. Es biju nopietnas biznesa cilvēks, strādāju lielā uzņēmumā. Un tad, kad man bija 26 gadi, es sapratu, ka principā es varētu iet arī kāpā. Jo no rītiem es pamosties nevarēju, es savilku. Tāds izledīts bija un dzīvoju. Un varbūt tas mans piemērs arī tas, kādēļ es esmu DCH studijā par treneri, un mūsu studijā ir dažādi dīvaini cilvēki sanākuši no visādām malām. Es zinu, ka es esmu viens no nedaudzajiem, kurš vienā rītā pamostoties ir patiešām nevis tikai sapratis, ka ir dimbā, bet ir arī nolēmis izmainīt to savu dzīvi. Jo šorīt no rīta es biju Nauģienē, tur, kad mēs runājām krievu valodā, un krieviem tāds skaists teiciens, ktoņi kuritin, jo, tad es daru vienkārši un jo. Un tad tam punktam garā, protams, mēs neaiziesim neviens, bet tad labāk līdz tai pēdējai dienai nodzīvot tā, ka ir forši. Un, jā, man nebija nekādas vēl tādi milzīgi defekti, kas jau būtu neatgriezeniski, bet tipiskā šodienas cilvēka problēmas bija arī manas problēmas. Nu, tad es sāku vingrot, kā jau normāls vidusmēra latviešu vīrietis, uzreiz uz trenažieru zāli, visu dienu nosēž darbā, pēc tam aiziet pasēž vēl trenažieru zālē un tā. Bet, nu, lēnāk garā viss iznāca. Mēs diezgan maz ejam kaut kā šādi, jā, kas mums uztina tajā brīdī. Tāpēc vakarā, kad skatāties ziņas un saprotiet, ka tās problēmas tajā valstī kļūst aizvien lielākas, tad nolieciet kājas apmēram, nu, pleca platumā vai krēsta kāja platumā. Un tā viegli uz tām ziņām neaģēlīt. Ai, jā. Ar tām rokām svarīgi ieturēties viegli, ne jau uz stipri, lai atkal jūs neizjautu to simetriju, jo tās rokas jums smuki tā jūs jutīsiet, kā jums virzās. Ko dara mūsu muskuļi? Ja jūs viņiem šādi pat, 3-4 reizes dienā, pa 20 sekundēm, pusminūti, 40 sekundes, cik nu jāstāv, pastāstīsiet, redziet, draugus, mīļais muskuļi, pareizi taisni stāvēt ir šādi, muskuļi to atcerēsiet. Ļoti patīkami šodien ar jums satikties šeit, šajā vietā, kura arī ir daļa no mūsu Sāpju Latvijas. Un rudens vispār ir novembris, ir tāds Latvijas mēnesis, kurā tika dibināta Latvijas valsts, kuras laikā
mēs cīnījāmies par mūsu valsts brīvību, neatkarību, un to arī esam izcīnījuši. Līdz ar to man ir tiešām ļoti liels prieks, ka šeit ir klāts tik daudz jaunatnes, kura interesējās par to, kas ir šodien mūsu Latvija, kur mēs dzīvojam un kāpēc mēs šeit dzīvojam. Mēs dzīvojam, lai šeit mīlētu savu valsti, lai šeit darbotos, lai šeit šo valsti arī attīstītu. Un tādēļ to es ar jums visiem novēlu, jo mūsu valsts ir tikai vienīgā. Un ja mēs viņu paši nemīlēsim, tad kas jau viņu cits mīlēs? Tā kā tiešām vēlu jums visiem mīlēt mūsu valsti, cienīt viņu un darboties viņas labā. Dievs svētī Latviju! Ar svaru bumbu sapazinos Latvenergo. Tur kaut kā pirmo reizi es tikko redzēju, kā vajag celt to svaru bumbu. Es tā negaidot izcīnīju otro vietu, jo biju fiziski aktīvs, spēcīgs. Un pēc tam es sāku pa biškam. Šodien, kā reiz paliek 10 gadu, kas pasaules mērogā braucu sacensību uz Zaporožģi. Tur notika pirmais pasaules čempions manā mūžā, es dabūju otro vietu, un pēc tam es sāku tur startēt, un tagad man kaut kas 12 pirmās vietas pasaulē, Eiropā 16 vietas, un Latvijā praktiski nav pretinieku, jo visi sabrauc kaut kā ar veciem bagažiem, kas jau bijuši sportisti, domā, nu mēs tā uzvarēsim, bet es kā tā trenējos, sporta zāles man nav, es uz zem nolējumus, vēl kaut kur man patīk paskriet krosu pa mežu, tur pa ceļu ar suni paskriet, viņam rosme un man rosme. Tā etot līdz šai dienai esmu nostartējis. Nu patās atbraucu no Arhangelskas, notika, es biju izsaukts un vairāki bija izsaukti. Zēni, kas ir pasaulē, dabūjuši pirmo vietu. Mums sanāca pāri 300. Ar speciālu ielūgumu braucu tur, un mēs startējam Guinness rekordu uzstādītu. Nu, Guinness rekords tas ir, kurš vēl nav, kā saka, pārkāpis, ja? Ir kaut kāds rezultāts tur, bet mēs bijām 300 cilvēku, un vajadzēja celt svaru bumbu 30 minūtes, bet mums pateica, saka, jūs celat kā agrāk, kā gribējat, bet tagad taisiet tā, ka jums iesaku tur pārstāvis no Londonas, kur ir Guinness rekordu mītne. Un mēs precīzi to cēlam, mūs fiksēja ar kamerām no 4 pusēm, gribētāji bija vairāk kā 300, un viss bija perfekti labi, pēc tam tika apbalvoti, iedeva un sākumu šito medaļu Guinnessa. Pēc tam, kamēr viņš tur mums skaidroja, mums iedeva šito Guinness rekordu, kuru varbūt nav iespējams vairāk sasniegt vai ko vajag pārspēt viņu. Bet pagaidām šitā medaļa ir, kā saka, visvērtīgā. Tad es startēju pasaules mērogā, tu patās Arhangelska šitā. Pirmais biju pasaules mērogā, un šitais ir Eiropas mērogā pirmo vietu. Un ko var teikt? Es biju, kā saka, no sākuma mazs un, kā saka, nespēcīgs un neko nezināju, bet ar savu sīkstīmu es esmu centies un visu laiku gāju tikai uz priekšu, neskatoties, kāds tur laiks bija, laiks slikts vai labs, bet es vienalga startēju. Tavs darījums Latvija nav pilsētās. Es esmu redzējusi skaistākas par tavām, bet liekas, nav nekur uz zemes šās, ne tādu virstalu, ne tādu lazdu gravu. Mazliet par mazu, lai palaist
Un kad starp bērziem gaujas siltne mirts, un veltus mākoņus, es saulē garām vēju, es savus senčus teicinu no sirds, ka tieši tevi viņi izvēlējās. Un egļu meža pusmas maržīgais, un priežu sienu veldes tālskanīgās, es jūtu, ka pa naktīm atlūst gaiss, no turienes līdz maniem logiem. Tu vienmēr sirdi spēj man atkausēt ar savu pīpeņu un pumadīšu smaidienu, gar tavām upēm sirdi kārdlisēt, kā makšķernieki lielo lomu gaidot. Centies tā, man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet vēl, lai sasilst savu lakatu dotu, ar lielu, lai paņemtu glēbī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vielu pasaules plašajos ceļos, ar mazu, lai palaistu vielu, es sniedzu ceļos. Labdien visiem klātesošiem, kuri ir atnākuši šodien Latvijas valsts dzimšanas dienā, dienas priekšvakarā sveikt Latviju un svinēt kopā šos jaukos svētkus. Redzat, tāpat kā mēs gabaliņu pa gabaliņam izveidojam Latvijas karti, tā arī daudzus gadsimtus ilgi tika celta, būvēta mūsu jaukā, mīļā Latvija. Kas tur bija, pašā plāna vidiņā, šmārnīga vidā, dzīvēdā, lūdista, kālapam šūdis, kālap šūdis, atnocīti, Jani varu māmiņdienu, pagoda, visi saka māmiņdiena, kaut varētu māmiņdienu, aizausim no turē, visi saka māmiņdiena, kaut varētu māmiņdienu, aizausim no turē. Visi saka māmiņdiena, kaut varētu māmiņdienu, aizausim no turē. Visi saka māmiņdiena, kaut varētu māmiņdienu, aizausim no turē. Skaista tēva zeme ar visām zemītēm, zaļie lauki, zaļi meži, ziļi jūras ūdeņš. Plaši dzieda Rīgas gaivas, Rīgas toģi galiņā, agro līdzi kursmē, dziedāt rožu dārziņā. Ar gaivīti Rīgā braucu 3 zīmīši vezumā, Rīgas kungi mani vaicāja, kuras kādu zirguļiem. Rīgas ir naudami, atzeme, kaudināju, zīda aste, zelta krēpes, zirabiņa kapi.
vajūgi ar ežiem iestika. Ļavas pārplūka. Un radās ezers. Bet eži pārvērtās par salām. No tiem laikiem šo ezeru sauc par Ežezeru. Latvija, tas ir vārds, kas ierakstīts manās matu krokās un izskalts laimes pakavā manās rokās. Latvija, tas ir stāsts, kas ievīts ļaužu darbos un spēklos sīkstos, gan vakaros, gan agros rītos. Ikvienā nopūtā un prieka dvesmā, ikvienā vēja šalkoņā un putnu dziesmā gaisā mestā. Caur mīlestību un rūpēm līdz neatlaidīgam spītam, no pirmā saules stara pavasarī līdz pirmām sniegam sarmā pīta. Mana mute, acis, rokas, kājas un sirds, tie ir darbarīgi manas Latvijas kalšanai. Es zinu, ka mana laime ir mans darbs, kaut mazītiņš būtams, un ja pieliek uz savu galvu tavējam, ir dilti. Es kaļu, tu kaļu, mēs savu Latviju kaļam. Arī māsa kaļ un braulis, visi, kas mūsu zemē piederīgi. Viss ir paša rokās. Mēs veidojam un lokam tādu zemi, kādā vēlamies dzīvot. Savu Latviju veidojam tikai mēs visi kopā. Labvakar, Latvija, labvakar. Es domāju par tevi šodien, vakar. Tu esi krāšņa, tā kā zieds, kas varvīksnes posmē liec. Labvakar, Latvija, labvakar. Mēs katrs lietus svaigums būsim, ar saules domām dienu gūsim. Ja mīlestība vadīs mūs, skaists sapnis īstenība kļūs. Labvakar, Latvija, labvakar. Es tevi mīlu šodien, rīt, lai gaismas sapņus Dieviņš palīdz piepildīt. Labvakar, man mīļie novada ļaudis. Man ir liels prieks šodien būt kopā ar jums šajā pasākumā, kurš ir veltīts mūsu Latvijas 95. gada dienai. Latvija, tā ir mūsu māte, tās ir mūsu mājas, tā ir mūsu visa dzīve, kuru mēs veltam šai mūsu mazajai, skaistajai Latvijai. Viņai šodien 95 gadi, bet mums liekas, ka viņa varbūt ir jau veca, bet no otras puses skatoties, tā tas nav. Viņa ir jauna, augoša, valsts, kurā daudz kas notiek, attīstās, kurā dzīvo ļoti labi ļaudis,
un kurā dzīvojam arī mēs, mūsu Latgales novada, Dagdas novads. Mēs lepojamies par tiem cilvēkiem, kuri dienā dara savus darbus. Mēs lepojamies par tiem māksliniekiem, sportistiem, kuri aizstāv mūsu novada godu, kuri dodās ārpus mūsu republikas robežām, ārpus mūsu novada robežām, pārstāv mūs un nes mūsu vārdu tālajā dzimtenē un arī ārpus mūsu valsts robežām. Protams, mēs savu Latviju ļoti mīlam, un arī Latvija mūs mīl. Un, ja mēs visi apņemsim šo valsti ar rokām, samīļosim un apmīļosim, tad arī sirdis mūsu mīlēs šo valsti, un šajā valstī tiešām visiem ļaudīm būs ļoti labi un patīkami dzīvot. Un sveicu jūs šodien ar šo ļoti jauko notikumu, ar mūsu valsts 95. gada dienu, lai arī jūsu ģimenēs būtu laime, prieks, veselība, lai būtu saticība, lai jūs viens otru mīlētu un mīlētu jūsu līdzcilvēku, kur kopā ar jums dzīvo.
šajā zālē tiešām tiek izstādītas fotogrāfijas, kurās var atpazīt savas puses skatus, savus cilvēkus. Un vēl jo vairāk šis brīdis tiek ar tādu mīļumu, tas ir tiešām valsts dzimšanas dienas priekšvakarā un mūsu pašu cilvēku darbu. Ko es varu teikt, Juris sāk fotografēt agrāk nekā es. Viņš ir drusku vecāks, viņš vēl Andrupenē vecajā skolā to mācījās, es jau jaunajā skolā. No tā laikā arī bildējam. Jā. Praktiski aparāts visu laiku līdz jānēsā, to es varu novēlēt visiem, iemūžiniet brīžus, liekas kaut kas nenozīmīgs, bet paiet gadi un ziniet, tā jau ir kronika. Un kronika tā ir vēsture, un tas ir ļoti nozīmīgi. Jūnijā mēnesī mūsu skola sākas siltināšanas projekts. Tagad ceru, ka novembrī beigsies. Pirms siltināšanas projekta sākšanas visi logi mūsu skolā un daži durvji nebija mainīti. Protams, ziemeļu pusē ziema bija ļoti augsti, jo pūš ziemeļu vēji. Sakarā ar to, ka tagad tas darbiņš viss izdarīts un siltinātas sienas, mēs varam tagad kurināt tikai 8 stundas dienā un skolā bērniem silti. Ceru, īstenojot šo projektu, mēs ilgi strādāsim šajā skolā. Šīs telpas būs pilnas ar cilvēkiem, ar bērniem, ar skolēniem, un visiem būs silti un maigi. Labvakar, cienījamie kolēģi, man liels prieks, ka pirmā tik nozīmīga fotoizstāde tiek atklāta taisni Andrupenē. Ko es gribu teikt par šo izstādi? Jā, man ir ļoti patīkami, ka viņi tiek atklāti taisni Andrupenē, un pēc tam viņi ceļos apkārt pa mūsu labākajām un skaistākajām iestādēm, kur tauta viņi varēs apskatīties. Un, protams, liels nopelns kārtējā uzvara Zipsnim par šī pasākuma ideju, par to, ka radās doma taisni šai tēmai, par to, ka tas viss tika izauklēts un arī novests līdz tam rezultātam, ko mēs tagad redzam. Protams, arī paldies fotogrāfu biedrībai, Latgales fotogrāfu biedrībai, bet Zipsnis bija tas, kurš iznesa uz saviem pleciem, savu ideju, un te nu viņa ir redzama. Kādreiz mums radās ideja, ka vai mēs nevarētu kaut ko kopā visi, kaut gan darbojamies katra apvienība atsevišķi, kura aktīvāk, kura pasīvāk, bet kaut ko kopā izveidot. Un manuprāt, ka šis ir pirmais mēģinājums tā kopā kaut ko izveidot. Un te bija Dainim taisnība, laikam informācija bija kaut kur dabūjusi, kad Guntai bija tā ideja, ka davai mēģināsim kopīgi latgaliešu cilvēka portretu. Un kas ir, godīgi teikšu, es arī nebiju no sākumā iedziļinājies, bet tā kā es iedziļinājos, likās, ka šausmīgi riskanti, jo nevienā literatūrā latgalietis kā portretējamais objekts ar savu mentālo daļu nekur nav ne aprakstīts, ne minēts, ne arī šur tur ir redzams latgaļu bildes, bet viņas nav akcentētas kā latgalieši. Es man gribētu pastāstīt par ideju un tapšanu, jo īstenībā tiešām ideja bija, jāsaka godīgi mana. Un tad mēs vienā sanāksmē sanācām kopā un nolēmām, ka šī tēma būtu pietiekami aktuāla un pietiekami svarīga un pietiekami smaga, lai risinātu to ar foto palīdzību. Un godīgi jāsaka, ka sākumā bija akcija, kurā mēs uzaicinājām visus, kas vēlējās, iesūtīja darbus.
ar savu izpratni, kā viņi izprot cilvēku, kurš ir latgalietis. Kopumā tika iesniegti gandrīz vai 150 darbi. Tie bija vairāk nekā 30 autori. Un tad, kad mēs skatījāmies, īstenībā visi 3 fotoklubi vērtēja un skatījās bildes. Un galā šobrīd ir tapusi izstāde no 30 portretiem, gan grupu, gan vienas personas portretiem, kuru autori ir 15 cilvēki, un daudzi no tiem nesauc sevi par fotogrāfiem. Labvakar, Andrupenē. Es tiešām esmu ļoti pārsteigta un ļoti patīkami pārsteigta, ka mums ļoti daudz šodien darba rūķu šeit zālē. Un tiešām tie cilvēki, kas strādā laukos, viņi ir nepārspējami optimisti, viņi ir ļoti strādīgi un piens mums tek pilnīgi upē. Ko jums gribas vēlēt šodien? Labi atpūsties Andrupenē. Gribas, lai jums visiem būtu stipra veselība, turpināt šo iesākto jauko darbu, bezgalīgo lauksaimniekiem. Protams, panākumus, izturību un ļoti labu sadarbību. Un tiešām paldies Valentīnas kundzei, ka viņa spēja apvienot, sadarboties, aicināt. Un tiešām viņai liels paldies. Saku visa pagasta pārvaldes vārdā. Paldies! Es ļoti pārsteigta un laimīga, ka pie mums tik aktīvi, tik forši biedri. Vārdu nesakot, cik mums ir labi biedri un aktīvi biedri. Ļoti patīkami redzēt jūs. Mēs jau tagad mazliet varbūt par kooperatīvu. Mēs jau darbojamies no 93. gada, tātad 20 gadi mums šogad apritēja. Drusciņi ieskatoties pirmajās gados, mēs sākām vākt pienu ar zirgu pajūgiem. Vedā kamnas un kādu gadu vēl ar zirgiem lasīja pienu, vāca pienu. Tikai pa Andrupenes pagastu. Un Andrupenē bija ļoti daudz biedru, kuriem bija pa vienai, divām gotiņām, un diezgan, protams, nebija tik daudz kā tagad tā piena, bet tomēr izveidoja kooperatīvu un aizgāja tālāk tas viss. Pateicoties, varbūt ka jūs uzticējāties mums, ka jūs varējāt paļauties uz mums, mēs esam tik spēcīgi, tik lieli, cik mēs esam, un tik esam spēcīgi. Un tāpēc es uzskatu, ka kooperatīvs, tas ir biedri. Kooperatīvam jāstrādā priekšbiedriem, un visi kopā mēs ir laba ļoti komanda. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izēju no kājām klus, spaigas spīd un dubītus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, kas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu.
ir šodien ļoti liels prieks, ka kārtējā biedrība ir iegūsi sev mājas, kur nākt, satikties savējiem, satikties ar draugiem. Un, kā jūs arī atklāšanā teicu, pirmais viņiem būs tāds pārbaudījums, ka viņiem piekdien vajadzēs uzņemt draugus no Baltkrievijas, Verņidvinskas rajona pagastu vecākos un rajona vadību. Tā kā mēs esam par to priecīgi, ka viņiem jau būs šī māja, kur viņi var viņus uzņemt, ar viņiem runāt viņu valodā, Baltkrievu valodā, un tiešām šo valodu arvien vairāk izkopt, jo acīm redzot, dzīvojot Latvijā, jūs vairāk runājat krievu valodā, daudz prot arī latviešu valodā runāt, un līdz ar to, kad jūs tiekaties savos pasākumos, lai jūs tiešām runātu baltkrieviski, lai šī valoda jums skan, un lai jūs viņu arī šeit apgūtu vairāk un vairāk. Un gribu visiem vēlēt tiešām, lai šajās jaunajās telpās, kas būs visiem apmeklējums, un tiešām tur ir ļoti skaista šī svēta sega, var teikt tā, tāpēc, ka tā ir izšūta, un arī to apskatīties, jo tā ir tāda vērtība, un lai jums tiešām visiem Baltkrievu biedrības biedriem un viesiem, kas šā biedrībā tiksies, ir vienmēr patīkami, jauki un vienmēr atrastu kaut kādas kopīgas lietas, ko jūs varētu savā biedrībā risināt. Sveicu jūs mūsu pasākumā, kurš vēlties 25. Latvijas Republikas gada dienai un Dagdās Baltkrievu centra atklāšanai. Runājot par Latvijas vērtībām, gribētu atzīmēt, ka cilvēki bija un palika galvenā Latvijas bagātība. Un Latvijas tautu kultūrā arī ir nozīmīga vērtība mūsu valstī. Really